Palūdeņi jau aizskrējuši un Lieldienu pļava zaļniekos ir gatava tradicionālajiem pavasaras svētkiem. Nekavējas arī pagasta ļaudis. Viens aiz otru tie ierodas svinību vietā, lai naski ķertos pie olu krāsošanas. Šogad es krāsoju ar sīpolu mizās, sarkanajās sīpolu mizās un aronijās. Un tad es arī tinu ar liepu ziediem, aptinu apkārt un ar rīsiem, ar griķiem, ar rauzu pārslām un marlītēs attinu. Gunts stāsta, ka pirmoreiz olu krāsošanai klāt ķēries 6 gadu vecumā, un kopš tā laika tas ir neatņemams darbiņš Lieldienās, tāpēc tagad var pamācīt arī citus, bet galvenais jau nav nokrāsot olu, bet darīt to kopā. Paši iedzīvotāji pretī nāk viens otram, tā lai būtu viss tā forši. Lieldienu Mielastā olām ir ierādīta goda vieta, jo tās simbolizē sauli un pavasari. Sens tautas ticējums vēst, ka lielās dienas rītā katrai saimniecei jāizvēr vismaz viena ola, lai būtu laba satikšana ar kaimiņiem. Ja rokās ir vismaz viena ola, var piedalīties ripināšanas sacensībās, un ja labi paveicis, tad mājub doties ar pilnu groziņu. Kā tad veicies tā olu ripināšana? Ļoti labi. Cik tad jau tu savinnēji? Kādas 5 reizes un pa 2. Neiztika arī bez dažādām sportiskām aktivitātēm, kurās šoreiz bija izmantot apaļi atribūti, lai saulīte spīdētu spožāk un silts pavasaris atnāktu ātrāk. Bet, lai karstajā laikā nekost odi, labi augstu jāšūpojas, un zaļnieku jaunā paudze uz to nebija jāmudina. Ziniet, jau no 9 šeit ir tie, kas šūpojās, un ne tikai par odu aizbaidīšanu, arī stipra veselība ir odu nelienot acīs, tad, ja Lieldienās kārtīgi šūpojās, un vēl lopi brangi aug. Tā kā mums būs viss kā vajag, kā jau zaļniekos.